Sveiki, es esmu Mārtiņš, un tātad šī būs pati pirmā pamācība par PHP. Šeit gan īsti neko es tādu par no kodu viedokļa nesāstīšu, bet vairāk kaut ko tādu, ko tieši mums vajadzētu, kādas lietas un ko vajadzētu jau varbūt zināt. Nu tātad sāksim ar to, ka es taisīšu video un došu arī kaut kādu pierakstus līdz. Tātad šeit es jau esmu sarakstījis tādas svarīgākās adreses, piemēram šī adrese aiziet uz PHP mājaslapu. Šis ir Latvijas spogulis, lai Latvijas internetu, varētu tikt ātrāk. Un tātad šeit var redzēt kaut kādas jaunākās ziņas, un pats labākais, kas te ir, vismaz man tā liekas, ir šis te function list. Piemēram, es ierakstu kaut kādu funkciju, un viņš parāda, visu to informāciju, ko tu vari, un vēl šausmīgi daudz dažādu komentāru ir, teiksim. Šajos komentāros ļoti bieži var atrast tieši to, ko vajag. Tu var redzēt, cik daudz, un tā ir tikai pati vienkāršākā funkcija, var teikt. Tātad vēl šis te ir Latvijas PHP fórums. Šeit var uzzināt visādi lietas, ko vajag, arī uzdot kaut kādus jautājumus, problēmas, un te arī ir šīs te PHP-LV fóruma saturs. Šeit ir apkopots ļoti daudz, ļoti labi informācija, redziet. Par visu kaut ko te ir PHP, MySQL, kaut kā HTML, CSS, JavaScript un vēl visādas labas lietas. Tā, lai PHP kods nav tā vienkārši, tā uzrakst un uzreiz pārbaud, viņu vajag tādu serveru, visvieglākais ir serveru, uzlikt viņu un tad pārbaudīt, kā tas kods iet, un tad visvieglākais. Piemēram, uz Windows uzlikt rekur, šī ir XAMPP mājaslapa Apache Friends. XAMPP ir jau sakonfigurēts servers, te ir iekšā gan tātad Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, un vēl dažādas tur lietas bija. Bet tās bija pašas svarīgākās. Un vēl, tātad šis te, Notepad2, tas ir redaktors, kur es izmantoju. Ir vēl ļoti daudz dažādu citu redaktoru, bet, es esmu pieredzis pie šī, un man viņš tāds liekas vieglāks. Tā, priekš manīm tieši. Varbūt kādam citam cits, un tur es nevaru iebilst. Par galvu nestrīdās. Un tātad, teiksim, kad jūs esat ieinstalējuši savu serveri, tad jūs varat tikt savā mājaslapā, rakstot pārlūk programmā, ne mājaslapā, tā kā, lai vispār pastītos, vai viņš strādā. Jāraksta localhost. Un šeit redzat, man te jau ir kaut kas tur bijis, kaut kādi projekti, un tad es te visu daru. Un tad, teiksim, tie HT, viss tai kodi jāliek ir, lūk, šajā te, jums būs droši vien C, programma files, tad būs XAMPP, HTDocs ir tā mapa, kur stāv tieši visi dokumenti. Tad šī ir tā galvenā mapa, un tad man te ir tieši tas folders, kas būs priekš jums. Un, teiksim, index PHP ir tieši tas files, kurš tiek atvērts pirmais, teiksim, ja man būtu kaut kāda cita faila dažādiem nosaukumiem, teiksim, ja te nebūtu indeks, te būtu indeks kaut kāds A, kaut kas tur samurgot. Es viņu sakupēju, tagad, lai jūs redzat, un jūs redzat, neatvarās, tā lāpīt kā tieši tas indeks. Bet tagad, ja šitajā indeksā ierakst kaut ko iekšā, tas nav īsti indeks, tagad, teiksim, kaut ko ierakstīšu un nomainīšu nosaukumu. Tā. Lūk tā. Atjaunam redzat tieši tas teksts, ko es ierakstu iekšā. Standarta atveras tieši šis fails. Ir vēl indeks HTML un tie, bet, ja jūs taisat to PHP, tur gan apaši tieši jānorāda, kurš ir primārais. Šajā gadījumā man tieši ir PHP fails, teiksim. Tā. Uzliek HTML. Redziet tāpat indeks atveras, redziet, ir 0, tātad tur nekā nav iekšā, es to izmainīšu.
Atvērsies man tas HTML fails. Okay. Nu tā. Šī laikam būtu tā galvenā informācija, ko jums vajadzētu tā zināt. Nu, nākošajās pamācībās jau es tur stāstīšu, kā tur programmēt un tur ko. Un vēl viena lieta. Tas droši vien īstenībā ir visiem programmētājiem, ka tomēr viņi mēdz kļūdīties, un arī man tikai ir tāda reāla gada pieredze ar šo valodu, un es arī mēdz kļūdīties, tā kā, nu, kļūdīties cilvēcīgi, un tur nekas tāds traks nav. Labi, tas arī laikam būs viss. Paldies par uzmanību!